Cilvēki, kas ir dzimuši 9. datumā, 18., arī 19. un 27. datumā, ir ar vislielāko enerģijas daudzumu un piedāvām arī ļoti emocionāli cilvēki. Viņi ir tādi karotāji par taisnību, un viņos ir tiešām ļoti daudz enerģijas. Ja jūt netaisnību, uzreiz var aizsvilties un karot par savu taisnību. Līdz ar to šie ir vieni no emocionālākajiem cilvēkiem ar vislielāko enerģiju. Kā rokrakstā var redzēt emocionalitāti? Pieņemsim, ir tā vārds, un mēs rakstam tā, tad taisni, tad uz kreiso pusi, kad tie slīpums vārdā burtiem iet uz dažādām pusēm. Tā būs diezgan liela emocionalitāte. Ja paši vārdi arī šis ies uz leju, šis tā kā iet uz augšu, šis uz leju, arī paši vārdi staigā, burti staigā, maina slīpumu, tā ir liela emocionalitāte. Un pats par sevi slīpums ļoti liels rokrakstam uz labo vai uz kreiso pusi, pieņemsim, daudzreiz lielāks, ja? Tā arī būs ļoti liela emocionalitāte, bet daudz enerģijas, kur mēs varam redzēt, ja mēs paskatāmies T burta šķērsvītras garas, garumzīmes garas, drukātos burtos F burta šķērsvītras garas, E burta šķērsvītras garas, tā būs liela enerģija. Arī mazajā P burtā šī cilpa, daudz fiziskās izturības, daudz arī šī mentālā spēka izturības, daudz izturēt un pabeigt darbus līdz galam, strādāt cītīgi, ilgi un dikti, kamēr viss tiks pabeigts līdz galam. Vai tu zini kādu šādu cilvēku? Varbūt pats tā raksti vai esi dzimusi kādā no šiem datumiem, padalies komentārā.